sēdējām mājās, un es izdomāju, ka būtu forši, ja es iepriecinātu Danielu. Liekas, ka vakardien viņš man pateica, ka tā kā viņam nav noskaņojuma, un mēs zinām, ka septembris priekš visiem ir diezgan grūts mēnesis, jo tu vajag iejusties atpakaļ tajā ritmā, kurā tu biji pirms tam, tāpēc dosimies kopā ar mani izvēlēties kaut kādu foršu dāvanu Danielu, un es jau zinu, ko es gribu. Iegāju pagaidām tajā XS rotaļlietas, un man ir izvēle, vai es ņemu tā kā kaut kādas 3 tādas maziņas, vai arī šīs te maziņās. Vai arī es paņemu tā kā vai nu tādu to lielo. Tā sarkana arī tāda tīri neko. Un es tā kā nezinu, kas viņam vairāk patiktu. Es domāju, ka es aiziešu vēl uz Vilvinu veikalu, paskatīšos, kas ir tur. Tad izdomāšu, ko es gribu. Man vienmēr likās, ka tas būtu daudz vieglāk izvēlēties, bet es tā kā nezinu, ko izvēlēties. Es viņam varētu paņemt kaut kuru no šitām, jo viņas tā kā izskatās reāli forši. Nu, šitās, protams, ka es tādu. Būtu patīkami divi šitie varianti. Es gribu jebkuru. Es beigās izvēlējos tā, lai man sanāk 3 mašīnītes. Šādi. Tad brauksim mājās. Danielam 4 kaut kur beidzas viss, un tad viņš brauks mājās. Un tad paliks vienkārši moments, kad mēs viņam šo visu iedosim. Jūtos tā kā ļoti labi, jo es zinu, ka tas ir katra puša sapnis, man liekas, sākt kolekcionēt tās Lego mašīnītes. Tāpēc tas būs viņam pirmās mašīnītes kolekcijā. Hei, uzguļamies to. Un tev ir dāvaniņa. Nu, paskaties. Asta za Lego. Tas tev. Tev patīk?